godīgas spēles principa rezultāts vienmēr ir daudz tīkamāks nekā tad, kad šī spēle ir negodīga. Ja mēs skatāmies uz Rīgu un uz nejēdzībām, kuras ir izmantojis kādi īpaši cilvēki, jeb kāds īpašas organizācijas vajadzībām, lielai daļai liekas, kā vispār tas viss ir vajadzīgs, tad tajā brīdī šī godīgā spēle zaudē savu burvību un būtību, jo angļu mēlē ir ļoti labs vārds win-win, jeb uzvar abās pusēs, kas ir daudz tīkamāka noteikti cilvēkiem, ja tiešām tā spēle ir godīga. Mēs redzam, kas notiek apkārt. Uz šo brīdi ir ļoti bieži šī te rūgtums sajūta. Un tā rūgtums sajūta no kā? No tā, ka nav godīgas spēles.